Jūs tur kopā vai deleģējat priekšsēdētāji runāt šīs te viņu lietas? Līdz arī viņi uzdošu tos jautājumus. Tātad, viņi iesaka, ka veiksim funkciju auditu pašvaldībā un samazināsim birokrātiju. Tad man jautājums ir tāds, jūsuprāt, kā varētu samazināt birokrātiju pašvaldībā? Vai jums tiešām ir lieki cilvēki? Varbūt ir kāds, ko jūs varētu mainīt un kaut kā racionalizēt šo darbu, lai ietaupītu algas, lai ietaupītu vietas? Ko jūs redzat? Tas droši vien būtu jautājums abai vadībai, ja? Valera kungam un Kalnozola kungam. Daži, ka Valera kungs nav vadībai. Valera kungam, jā, es atvainojos. Nē, Valera, es taisni domāju, ka Valera kungam, jo viņš ir izpildvaras vadītājs, ja audit veikt par viņu, jā. Pēc dotām mirklī neredz, ka mēs varētu kaut ko optimizēt, tāpēc, ka cilvēki tie, kas strādā, ja visi praktiski strādā uz pilnu noslodzes, tur, kur nav šīs pilnās slodzes, ir uz puslodzi, ir šeit ir kaut kādas pozīcijas, kur praktiski vajadzētu arī palielināt šīs te slodzes. Un ja mēs skatāmies statistiku uz apkārtējiem novadiem, tad mums uz vienpašvaldības darbiniekus praktiski vismazāk alga salīdzinot ar Tukumu ar citiem kaimiņiem. Tā kā es pašlaik neredzu, es uzskatu, ka mēs esam diezgan optimāli sastāvā, mazām doma ir pieejama, kurā laikā nav tā, ka Tukumā caur kodātslēgi attiek pie domas darbiniekiem. Bet jums arī tagad ir vienotais klientu apkalpošanas centrs, vai nav tā, ka tagad visiem, kas grib jūs apmeklēt, tomēr ir jāiet ar to vienoto centru? Var pieteikties un var tikt pie kāda klāt, nav problēmas. Jūs nesakat, nākat man pieņemšanas laiks pēc nedēļas. Tā nav. Labi. Otrs jautājums. Sola šis te partijas saraksts īstenot Engures novadā esošo graustu un īpašumu piespiedu sakārtošanu un sakopšanu. Ko jūs par šo teikt? Jums tiešām ir daudz graustu un tādu īpašumu, kas jāsakārto? Jums ir izveidot tādu komisiju? Tad, droši vien ir kaut kādi atsevišķi īpašumi, kuriem varētu diskutēt, bet tad teikt, ka tā būtu kaut kāda mūsu novada problēma, es tā neuzskatu. Ja, teiksim, tā daļa, kas bija lielākā, viena daļa ir sakārtota, mēs ceram, ka arī tur tajā atlikušajā industriālā parka daļā, kad tik šīs zemes atdotas Isolē, kad arī tā daļa sakārtosies. Jūs redzat, ka tās bija tikai lidostā. Varbūt no citiem pagastiem, kas ir Lapmeštiem pagastā vēl kungs. Ir tur kāds grausts nesakārtots. Man kāds varbūt iedzīvotājs palabot, bet es vismaz nezinu, ka mums būtu tā. Pat cik mums ir tuvāk Rīgai mūsu ciems atrodās, tad mums tādi grausti nestāv. Mums tomēr ir. Domājat, ka tas ir Rīgas tuvums, pie Rīgas ir cik necik graustu vēl, tas nav rādītājs. Es domāju, ka nē, ka mums nav. Nav. Engurē, Kārklīņa kungs, kā jums tur vai Špēra kungs, kur jums tur tie grausti? Osta? Kambal kungs teica, ka osta esot sakārtot diezgan. Ostā esot grausti. Es neteicu, ka ir sakārtot. Kurā brīdī jūs teicāt? Jūs teicāt, es prasīju jūsu veikums iepriekšējos 4 gados. Nē, es neteicu, ka sakārtot. Jūs teicāt. Nē, es jautāju. Jūs teicāt, ka tur ir jūsu labais darbs. Pavirzīsies ostas sakārtot. Jā, jūs nedat vai precīzi. Runāsim korekti un precīzi. No 0 uz ko pavirzījusies? Jūs tāds kašķīgs, Dievs tētiņ, kā tā jūs tā kolektīvā strādājat? Gan jau interpretācijas, bet tāpēc jau mēs diskutējam, mēs tā esam vesela cita partija, visi vesela partija pārstāv, galvenais. Labi, bez šīs diskusijām es jautāju, kur tai ostā ir tas grausts? Ir tur grausti? Protams, ka es domāju, ka daudzās ostās, ne tikai Engures ostā, arī Ventspilī un Rīgā ir kādas... Bet es konkrēti par Engures. Nē, tā ir diskusija, ja jūs tādu gribat. Nē, es konkrēti informāciju gribu. Kāds varbūt šķūnīša gabals vai kaut kur, kas, es domāju... Bet jūs nezināt. Kalnozola kungs noteikti zinās labāk. Jā, viņš ir zemes lietās galvenais. Es gribētu pateikt, ko konkrēti domāju graustu. Cim redzot, tās ir būs, kas nav apdzīvots un kas ir novākts. Es domāju, ka tāds faktiski nemaz nav. Smārdē un Lapmešs ir. Tas ir atsevišķi. Vienai no 2 ēkām, kuras katrā ziņā es domāju, ka vajag.
ceļmalās, tad kaut kur iekšā mežā. Nē, nu es zinu, ka ir pašvaldībās ir tā komisija, kas viņus uzskaita, ja, un pat veselu sastāvu. Jums tāds nav. Tādā gadījumā pašvaldībā šāda komisija nav, jo nav bijusi nepieciešamība. Sapratu, jūs ejam tālāk. Trešais saraksts saka, ka veicinās daudzdzīvokļu ēku siltināšanu un energoefektivitāti. Cik tālu jūs esat ar to? Ko jūs esat darījuši šajā lietā? Vai ir jums tādi pieteikušies šiem projektiem? Vēl Eiropas projekti ir, neļausiet man samelot, kam ar Eiropas projektiem, ka vēl ir iespēja pieteikties uz šiem energoefektivitātes projektiem. Ko jūs atbildētu? Ko jūs darat šajā lietā? Līdz šim mēs esam mēģinājuši Smārdei vienai mājai līdzēt šo energo auditu un tehnisko projektu, bet iedzīvotāji nespēja novienoties par to, lai šo projektu iesāktu un realizētu, nepieciešams 41%. Pašvaldībai kā komunālai daļai nav tāda kapacitāte kā lielajās pilsētās, lai šīs mājas varētu siltināt. Iedzīvotājiem ir jādod savas biedrības, jau apsaimniekošanas šīs apvienības. Kā jūs domājat, kas ir tas, mēs ņemam prātā, tātad faktiski jūs esat darījuši, tas jau ir trakākais, kas saka, lielākā lieta, ko var izdarīt, šis audits, un tomēr nav šī pieteikšanās, nav atbalsts no iedzīvotājiem. Mums bija doma, ko jūs vēl varētu darīt? Viņš aiziet kā labais piemērs, jo, teiksim, nosiltināt mūsu pašvaldības ēkas, kuras visas nosiltināt 100%. Mēs redzam, ka tas iegūms ir, tas energo iegūms ir atkarībā no šo darba ieguldījums ar 45 līdz 55%. Tas ir dabā pierādījies, bet arī šiem daudzot māju īpašniekiem ir jāsaprot, ka viņi tikpat atbildīgi par savu īpašumu, kā jebkurš privātu māju īpašnieks. Mēs ar Kargotu noteikti nevaram visu šo informāciju ieliet. Ja būs iniciatīva no iedzīvotāju puses, mēs esam gatavi palīdzēt energo auditu un tehniskā projekta izstrādi, tad jābūt mājas vienošanās. Skaidrs, tātad nezinu, ko viņi jaunu vēl izdarīt, tas būtu interesanti zināt, vai ne? Viņi kaut ko citu vēl grib veicināt. Es saprotu, ka cilvēki ir iepazinušies, ka jūs to esat izdarījuši, viņiem ir kāda ideja. Ja atradīsim, viņus pajautāsim. 4. un 5. jau faktiski ir 2 jautājumi, kas ir vienādi. Tātad saka, ka esot par maz rotaļlaukumu visos apdzīvotajos ciemos, nesot moderni bērnu rotaļlaukumu un nesot ārā trenažieru novadu iedzīvotāju. Ko jūs šajā jautājumā varētu teikt? Tad, es skatos, tagad bija vairāk šie projekti, varēja arī pretendēt uz Eiropas naudām. Es zinu, ka Tukumā katrā stūrī ir tie rotaļlaukumi salikt un arī ārā trenažieri. Kā jums ar šo lietu? Te cilvēki saka, te 3 sportisti, 3 aktīvisti, turismu veicinātāji. Paprišķienā 5 gadu atpakaļ tika izbūvēts par šīm naudām trenažieru laukums ārā, trenažieru laukums ir. Un šogad ir budžetā iestrādāts viņu paplašināt un pievienot vēl ārā trenažierus. Engure? Jā. Mums ārā nebūtu tāda jauna, moderna trenažiera. Mums šobrīd nesen atklāja to brīvā laika pavadīšanas centru trenažieri, kur ir vispār zāle. Bet tas ir iekšā telpās, bet ārā stāsts ir par lauku. Nē, bet durvis nav aizslēgtas. Tur nav vakķors, kas... Ne jau par apkurināciju, ir konkrēts laiks, kad cilvēku nav. Bet par ārā trenažieriem Engurē tātad viņu nav. Jā? Es domāju, ka Lamešsemā, ka Engurē ir būtis bijis ārā trenažieras cilvēki. Tur varbūt kā raudēt attīstīt. Nē, tā nebūs no pašvaldības darbiniekiem atbilde. Jūs ko? Tāpēc es nedomāju, ka obligāti visās apdzīvotās vietās ir vajadzīgi ārā trenažieri. Tad jau nav vajadzīgi deputāti, jo tad jau daba skaista. Aiziet, elpojiet gaisu un jums nekas nav jādara. Tā nav atbilde. Smārdē un Milskalnē kā ar šiem trenažieriem? Nav šie brīvos trenažieri, arī rotaļlaukumi, viņi nav, tieši paši modernākie. Pašlaik atverās dažādas līderi naudas. Mēs skatīsimies esošos rotaļlaukumus papildinās. Tā kā konkurenti nav, jūs sapratat, ka jums tas ir nākošajās diskusijās, jums tas ir jāpieņem zināšanai, ka tā ir iedzīvotāja vajadzība. Vēl tad pēdējais jautājums, kur ir... Statistika rāda, ka tur, kur ir moderni tie ārtrenažieri, viņi vairs netiek noslogoti.
Piemēram, Smartē ir vingrošanas iekārtas priekš pieaugušiem cilvēkiem. Ir ārā volejbola laukumi, kuri, teiksim, sezonas laikā cauriem vakariem tiek izmantot. Ir sporta laukums, kas ir apgaismots, ko pieaugušie un jaunieši izmanto līdz vēlam vakaram. Ir publiski pieejams rugby laukums arī skolas teritorijā, ja, maziem bērniem. Ir ļoti daudz, un trenažieri ir arī... Cilvēks stāsta priekšā, ka jums ir veidārs. Jūs atkal nezināt, kas jums tur notiek tajā novadā. Projekts tālāk, ja, kur varēs darboties. Cik jums ir labi iedzīvotāji, viņi jums priekšā stāsta? Nu jā, bet tā, ka es jau nepaspēju visu izstāstīt. Vai arī tie deputāti nezinu, kas notiek? Un plānā ir tas tīki, mēs gribam rakt, kur jauniešiem un bērniem papeldēties. Kurā vietā? Nav, ja Smārtas centrā? Attīstīsies veidārs un tur ir paredzēts iedzīvotājiem daudz treci. Tā, tad ir pēdējais jautājums no konkurenta. Viņiem gan ir vēl daudz un dažādi, bet kas jau faktiski ir jums un kas ir jau paveikti. Tāds, ko izdevās atrast tāds īpašāks, ir vasaras sezonā regulāri tiks nodrošināta atkrituma izvešana pie jūras ciemos. Vairākas reizes nedēļā. Es saprotu, ka tā ir, acīm redzot, viņi to ir izcēluši kā problēmu, ka šobrīd vasaras sezonā Jūrmala ciemos atkritumi tiek izvesti par retu. Visi atkritumi ir pārblīvēti, visas autobusu pieturas, visi atkrituma konteineri ir pārpildīti, gan ne Latvijas ceļi, ne jūs netiekat ar to galā. Tāda ir problēma šais piejūras ciemos. Ko jūs par to sakāt? Ja attiecās uz privāti īpašniekiem, tad viņi var pasūtīt, ja slēgt līgumu ar atkritumu izvedēju kaut vai katru dienu. Tas būs plus 16-17 eiro. Tas ir tas īpašais. Jums jau arī bijāt netik gudri kā tukumnieki. Tāpat nenoslēdzāt privātu īpašnieku līgumu. Jums arī droši vien tas dārgais. Ja tu gribi biežāk par reizi mēnesī, tad tev jāmaksā. Tā nav? Mums pēc esošiem noteikumiem pašlaik paredzās vasarā minimālā izvešanas skaits ir reizi 2 mēnešos vismaz nereti. Sakarā Zvenīga ciemas specifika ir tā, ka ziemā tur iedzīvotāji praktiski liela daļa nedzīvo. Bet tas, kad teikt, ka šī atkrituma tur mētātos, tā es negribētu teikt. Mēs vasaras laikā gan Lapnišciem pagastu pārvalde, gan Engures pagastu pārvalde tērējam diezgan liels līdzekļus, lai savāktu pludmali, kas tīri ir šeit nauda, kas tieši no pašvaldības tiek izlietot. Tas, ko jūs minējāt par autobusu pieturām, tā ir tiešām dilemma, redz, kad tur ir bijuši mums mēģinājumi, kad mēs liekam arī policija kameras un mēģinām nofiksēt šos te gadījumus, jo šais te mazajās, teiksim, autobusu pieturās, tur lieki visi, kam nav slinkums. Kurš par to maksā, jūs vai Latvijas valsts ceļi? Kā parasti ir? Pašvaldība maksā, tāpēc, kā Latvijas valsts ceļi ir, man liekas, ka 2 gadus atpakaļ izmainījās situācija, ka, ja kādreiz pirms tam bija reizi nedēļā vāca atkritumus, tad tagad, man liekas, Talsas ceļi vienreiz 2 nedēļās un uz Kolkas ceļi vienreiz 4 nedēļās. Un tas ir, protams, vēl maz. Mēs esam vairāk kārtīgi Latvijas valsts ceļi tēm runājuši. Viņi pasaka, ka viņiem ir tāds regulējums, ka viņi naudas šo lietu nevar tērēt, un mēs arī šīs atkritumu pieturas vācam pa saviem līdzekļiem, jo sevišķi tas ir izteikti pirmdienas rītos, kad braucot pie Klakalna ziemā, visa tā līnija, kas nāk no ķestraciem krusta, tiešām izskatās pabriesmīgs pēc pirmdienas rītos. Jūsu labad jāsaka, ka šobrīd tiešām jūsu piekrastes ir Ragaciems, Bigānciems, man liekas, ir viena no netīrākajām piekrastēm. Tad vispār jūsu jūras tā piekraste, tur faktiski nav jums pludmales. Ļoti, es tie arī saprotu. Tieši tā. Lapnišciems un Bigānciems ir viens no netīrākajām. Tas ir pēc brīvdienām, kad atpūtnieki pametu. Nē. Es runāju par šo periodu. Es par šo laiku esmu vismaz 2 reizes izstaigājis visas ciemas gar piekrastu, pāris mēnešu laikā 3 reizes jau būs. Visā garumā un esmu apskatījusies salīdzinājusi. Tad šobrīd ir Lapnišciems un Bigānciems ir ļoti netīrs. Jums, protams, ir ļoti neliela pludmala. Nav tur, kur palikt. Jūs domājat sadzīves atkritumus tādu? Pat sadzīves atkritumu, tur pat jums traktors stāv jūrā, bet tas jau nekas, lai ka viņam tur ir jāstāv, tur ir viņam dzīves vieta. Tas traktors, kad braukā katru dienu
Jā, viņš tur stāv, ziniet, uz Enkura viņš stāv. Traktors stāv tur iekšā jūrā, jā, uz Enkura viņš tā ritīgi tur stāv. Tur tā diezgan cūciski ir. Bet es saprotu, ka vienu pozitīvu lēmumu jūs esat pieņēmuši pagājušajā domas sēdē, jūs esat nodevuši apsaimniekošanā ar šiem te atkritumiem. Tad es domāju, ka tikai ir bijuši problēmas kādreiz pat zināt to, ka mums ļoti daudz iedzīvotāji, kas dzīvo tikai pa vasarām. Un tas varbūt nav tagad pēdējos gadus, bet ir kādus 4 gadus, teiksim, dots uzdevums municipālajai policijai, kas kontrolē, lai īpašumam katram tiktu noslēgts līgums, lai viņam būtu katram konteiners, jo nav nozīmes, ka atbrauc tie vasarnieki, kas dzīvo, ka viņiem nav tas līgums konteineriem, un kad viņi arī ir bijis, kad tos atkritumus pamet, teiksim, tāpat tais pašās pieturās un tās pašās. Bet jums ir municipālā policija, vai viņi ir sastādījusi, teiksim, to jau var paskatīties, bet cik ir protokols sastādīts? Bet jūs iedomājaties, jūs tā loģiski domājat, kā viņi uzreiz noķers, vai tad, kad municipālā policija stāv, tad noķers? Es ne par to, vai ir līgumi. Viņi iet vienkārši. Viņi gāja kontrolē, vai sodu uzlikt, ka viņam nav līgums. Nevajag jau sodu. Nē, tiešām viņi staigāja kontrolē, ņēma, kam ir līgumi, noslēgt ar apsaimniekotu atkritumu. Jo tas ir domas lēmums jūsu, ja saistošie noteikumi līgumam ir jābūt, un saistošo noteikumu izpildi ir tieši pienākums municipālajai policijai. Ir sūdzība par to, ka viņi tur kaut kā tā ar tām zivīm tā dīvaini, tur kā municipālā policija ir iesaistījusies, bet tas paliek jautājums citām droši vien iestādēm. Bet varbūt, ka viņiem tiešām vairāk laika jāvelk šiem te atkritumu savākšanai un jāpārbauda šie te līgumi. Jūs neesat par to interesējušies? Nē, kādā ziņā uz zivīm viņi ir? To mēs pēc tā runās. Jā, man ir. Bet par to es jau neesmu policists. Tā, labi, ejam tālāk. Tagad pie jūsu programmas. Tad mēs tā pārgājām, tāpēc uzreiz pie jautājuma par sadzīves atkritumu. Jūs stāstāt, ka jūs labiekārtosiet šo sistēmu visā novada teritorijā sakārtosiet. Ko jūs ar to bijāt domājuši? To esam domājuši to, ka nākamgad šis līgums beidzās ar atkritumu apsaimniekotāju Eko Baltija vidi un zinām, ka šis līgums ir kopā visam Bīšam, Tāls un Tukuma rajonam. Iepirkums iepriekšējais gāja ilgstoši kaut kāds 2 gadus, kad mēs vispār uz līgumam tikām ar visām tiesām vispārējo. Pašlaik ir doma, ka mēs tuvākajā domas sēdē pielēmsim to, ka šis jautājums ir strateģisks un doma ir tāda, ka šo nākamo periodu pildīs pat Pījūri, jo mēs kā pašvaldība esam Pījūras līdziepašnieki. Un daļai tas ir saistīts ar to, ka mēs esam šim te Eiropas projektam kā galvotāji, konkrēti laidzēt šim te poligonam. Un pēc pašreizēs informācijas ir tā, ka šī atkrituma apsaimniekotāji kaut kāda daļa no tā, ko savāc mums teikt atkritumus, viņš šo te poligonu neaizsaka. Un lai varētu šis te mūsu uzņēmums normāli strādāt, Es atvainojos jums arī informāciju par šo, jo es uzreiz varu jūs informēt un arī lasītājs, ko mēs noteikti arī ievietosim laikrakstā, ka tas būs viens no būtiskākajiem jautājumiem, kam mēs sekosim līdz šajā periodā, jo ir informācija par to, ka, protams, tas ir liels biznesa intereses un tik zema cena, kā Eko Baltijai vidēji, nav nevienam. Viņi palīdz zem cenas dempingojot un lētāk jūs nedabūsiet ne no viena. Bet man ir informācija, ka viens no uzņēmējiem, kas pretendē uz konkursu, jau šobrīd strādā pašvaldības kapitāla sabiedrībā kā tehniskais direktors. Un līdz ar to jau šobrīd ir aizdoms par to, ka ir intereses, kuras jūs tādējādi varētu lobēt, atsakoties no komerc uzņēmēju un nodarboties ar komerc darbību, kurai nav tirgus nepietiekamības. Jūs nonāksiet konkurences padomas jau tagad, jau saku, ar šo te lēmumu, ar vēlmi piedalīties šajā biznesā, jūs nonāksiet zem dāmaklumām par... Tiek vākt informācija vai konkrēts padomu, to mums atļaus. Mūsu ziņā jau ir savākta informācija, ka šis jautājums ir ticis mērķiecīgi lobēts, arī jūs tātad esat apstrādāti ar stāstu, ka vajadzētu tā kā mainīt teksts par to, ka lūk, Eko Baltija vide izmet atkritumus kaut kur mežā, jau ir ļoti tendencios. Jūs taču pieļājat. Nav tādu pierādījumu jums. Mēs viņam nesakojam līdzi, bet kur tad tas parādās? Kurš seko? Jo tas ir konkrēts pārmetums, mēs uzreiz meklēsim.
iet vairāk runa par šiem te šķirējumiem atkritumiem, kas nenonāk pie jūras, teiksim, rokās, bet... Labi, mēs jautāsim šim te vadītājiem. Tā, nākošais pilnveidot sociālo pabalstu veidus par novadu prioritāti izvirzot atbalstu sniegšanu ģimenē ar bērniem vecāku gadagājumu iedzīvotājiem. Kas ir konkrēti zem šī jautājuma? Jūs atceraties, mūsu diskusija arī bija iedzīvotāju jautājumu, ko mēs nenopublicējam, jo sensitīvs jautājums par sociālā palīdzību, par šo te mājas aprūpi, un arī jūsu kolēģiem bija šis jautājums, ka runājot tieši par Smārdi vairāk ir, jo Engurē esot ļoti labs sociālais darbs tiekot veikts, bet gan Latmeša ciemā, gan Smārdē esot ar to problēmas. Kā jūs uzlabosiet šo lietu? Latmeša ciemā mums nebija ilgstoši darbinieci, jo iepriekšēji atvadies no šīs dzīves un šīm te specifiskajām prasībām diezgan sarežģīti ir atrast jo tur ir atsevišķi izglītības kritēriji. Mēs izgājām no šīs situācijas, kad pieņemām Latmeša ciemā papildus darbinieci ar citu, teiksim, nosaukumu, lai varētu mēs šis kritērijus apiet daļēji cilvēks, kas strādā. Tas, ko jūs teicāt par to sociālo dienas Smārdē, ja ir informācija, kāds kaut ko nedara, tad tāpat avīze ir iespējas dot mums ziņu, bet es uzskatu, ka ir daudzās vietās, droši arī kaut kāds cilvēciskais faktors, kad ne. Es kā mums priekšsēdētājs, ne mani kolēģi var visiem izsakot. Šoreiz vairāk par to, ka jūsu konkurentu sarakstā bija, ka viņi izveidos mājas aprūpi, tātad jums nav mājas aprūpas iespējamība. Nē, mums ir brauc. Dara to. Jums ir mājas aprūpa. Ir darbinieks atsevišķi viens vai divi, cik jums ir? Atsevišķi nav, mums ir kaut par tūkums loģiskas pakalpojumu, pirmām pašlaik mums. Tātad ir vai nav? Pērkat, jūs zināt, ka tūkums nespēja nodrošināt savus, viņš pārdod. Jums vēl pakalpojumu? Tie ir aprūpētāji, mājas aprūpētāji. Tāda ir katrā pagastā, kas iet pie šiem te cilvēkiem uz mājām, kas ir izrādījuši interesi, ka viņiem vajadzīgi, viņi ir klāti. Ir 6 šie te sociālai darbinieki, kas ir pastāvīgi, un ir šie te uz dažādām slodzēm, kas ir... Tātad, ja mēs to nopublicējam, jūs domājat, ka tātad šajā jomā jūs uzskatāt, ka Smārdē problēma nav? Es neteikšu, ka nav. Viņas ir, bet es negribētu teikt, ka viņas ir, milzīgas ir kaut kādas tādas neatrisinātas. Vēl viens liels jautājums par jūsu samazināto nekustamo īpašumu nodokli. Šeit reformas laikā jūs zinat, varbūt esat jau iepazinušies ar vakardienas šo te publikāciju Pasaules bankas. Tātad Pasaules bankas ieteikums, kā šo te caurumu lāpīgi budžetā, kas noteikti veidosies, ir 400% paaugstināt šo te nekustamā īpašuma nodokli. Viņi iesaka, ja reiz grib palikt pie šiem te nodokļiem, kāda ir Latvijas valsts šobrīd paredzējusi. Tad viņiem ir par 400% jāpalielina īpašuma nodoklis. Jūs savā tajā programmā izvirzat, ka jūs samazināsiet nekustamā īpašuma nodokli. Jūs esat arī valdības partija. Ar kādu priekšlikumu jūsu partijas biedrs parādniekungs ir viskvēlākais reformas aizstāvis? Ar kādu priekšlikumu jūs šai jomā iesiet? Kā jūs lapīsiet budžeta caurumus, ienākumu nodokļu nebūs vairs? Tā stipri samazināsies, tas nebūs arī jums nekustamā īpašuma nodoklis. Ko darīsiet? Kur ņemsiet naudiņu? Liek cilvēkam liek tā, ka obligāti tur nav jālēc, jo mums pašlaik tiešām ir nodokļu atlaides, jo mēs redzam, kas notiek zvejniecībā. Mums uzskat, ka valstī noteikti nepareizi šis tiek atstāvās vērtības, jo, ja ir piemēri, kur īpašumam dzīvo 2 pensionāri, ja mums ir atlaide praktiski... Pašlaik cilvēki maksā 1/3 bērnu no tā, kas viņam būtu jāmaksā kopumā, ja šiem cilvēkiem jāmaksā kaut kā 1600 eiro un 2 pensionāriem, ja mēs paši zinām, cik liels ir pensijas, tad praktiski mēs izdenām šis cilvēks no mājas ārā. Jūsu ierosinājums, jo valsts šobrīd ir atvērta, tātad pašvaldība var nākt ar savu priekšlikumu. Ko darīt? Atbrīvot no vienīgā, jūs saprotat, jums ir arī tur entie īpašumi, kur cilvēks nedzīvo, un tas viņam ir 5., 6., 7. īpašums. Jūs arī viņus atbrīvojat no šīs maksas? Par vienu, bet mans redzējums ir tāds, kad bija priekšlikums, ka ir kaut kāda kvadratūra pieņemama vai 40, 150 kvadrātmetri, un
attiecīgi mazākais apūs laukums, un, teiksim, 0,12, tad tam mēs atbrīvot, bet uzlikt kaut kādu pieņemamu ciparu, 50, 70 līdz 100 eiro, un ja kādam cilvēkam šis īpašums ir lielāks, nu, tā jau ir tā kā parāda to, ka viņš ir spējīgs arī šo te samaksāt. Tagad pacelt, mēs arī nevaram nodiferencēt, teiksim, šeit pašā Zvejnieku ciemās ir īpašumi, kur ir ļoti labi, un ir šie te vēsturiskie īpašumi, kur dzīvo tiešām šie cilvēki, kas tur visu mūži dzīvojuši, viņi mantojuši, un mēs nevaram, it kā jau mēs esam izdalījuši to, ka ir šie te deklarēti un nedeklarēti cilvēki, jo tie, kas ir pamatiedzīvotie, praktiski visi šīs īpašumos deklarēti, un tiem, kas nav deklarēti, tiem, kas šis nodoklis ir par visiem 100%. Bet mēs nevaram vēl sīkāk, teiksim, nodeferencēt, pateikt, ka mums ir tās nodoklis un kādam citam ir savādāk. Es uzskatu, ka Jūsu priekšlikumu paketes vienkārši iesaku jums viņu sagatavot, jo šis mēnesis, jūnijas, kamēr būs vēlēšanas, nekas nenotiks, jūlijā sāksies ļoti intensīvas diskusijas, un jūs būsiet tās pašvaldības, kas faktiski noteiks toni. Es gribētu aicināt jūs būt atbildīgiem šai ziņā, jo tā kā jūs teiksiet, ja jūs intensīvi to teiksiet, šobrīd ir iespēja kaut ko mainīt. Un turklāt jūs pārstāvat valdības partiju. Tā kā jūs cītīgi pārdomājat šo ieteikumu, jo tieši tā mēs arī varēsim rakstīt, ka tiem visiem, kas valstī tos nodokļus mainīs, skatīšoties uz jūsu šiem Piejūras pašvaldībām. Nu, īstenībā Piejūras pašvaldības dēļ tika apturētas, man liekas, 2 gadu atpakaļ versija par to, ka gribēja palielināt. Viss pašlaik iesaldēts uz 2 gadiem, jo tās prognozes bija tāds, ka pie jūras, teiksim, starp šoseņu jūru nodokļu pieaugums bija 2 reizes, kad bija sadalīts pa zonām. Tieši Piejūras pašvaldība darbības un rezultātā šī lieta tika apturēta un valstī tika... Jā, bet šobrīd ir jābūt reāliem priekšlikumiem, un arī jūsu budžetā būs caurums. Jā, bet mūsu budžetā caurums, mēs tos savus cilvēkus no mājām ārācīsim jau tagad. Nē, es jūs ne uz ko nemotinu, es vienkārši konkrēts reāls dzīves priekšlikums, jā. Tas jau nav mans uzdevums, tas ir jūsu politiķu uzdevums domāt par to. Tāpēc mugurā. Mums nevis mēs nepārmetam, mēs konstatējam, ka varējām ielikt jaunāku bildi, jo bija tieši tāds pats pirms 4 gadiem. Cilvēkam pat Ancuciņš nav klāt nācis, ja? Bet pārējai komandai, vai jūs neesat noguruši? Kalnozola kungs, jums arī, jūs ar tā ilgi sēžat. Kā jūs neesat noguris? Cilvēks skatām dienā, kad ir noguris. Es domāju, ka rītdienas es biju No rītiem žirgts. Skaidrs, jūs esat arī cīrulītis. Nu, ja tad labi, tālāk ejam par komandu. Tātad jūs neizskatieties lūdzu mundrāk ar pilsoņiem mundrāk. Sportiskāk uz to jūsu dabisko āru trenažieru. Vai investīciju un attīstības plānu nestāv pāri iespējām vienkārši uzturēt esošo infrastruktūru? Tāds ir jautājums. Mūsu kredīta saistības ir viens no mazākajiem valstī, 4,25% pašlaik. Ar to, ka mēs paņēmām pašlaik Angurs attīstības iekārtam 320,000 kredīti, mūsu kredīta saistības sports nākamā pār 5%. Ja es pareizi sapratu jautājumu, tad ir tāds, labi, jūs paņemsiet, jūs varat paņemt kredītus līdz 20%, ja ir tā pieļaujamā, jūs tātad vēl varat paņemt diezgan daudz kredītus. Ņemsim tā, jums ir viena... Kaimiņiem Kandavu Jaunpils ir tuvojas. Par Kandavu nerunās. 12% tukumam ir pat, man liekas, visi 18%. Jā, tukumam būs vairāk gan tagad, jā. Tātad jūs varat paņemt vairāk, bet cik es saprotu jautājums, jūs sacelsiet jaunas infrastruktūras objektus, vai jums pietiks līdzekļu viņu uzturēšanai? Tāds ir jautājums. Dzīvotā jautājums ir diezgan loģisks īstenībā. Vai mums ir nepieciešams bērnās un tās lietas? Jā, tas ir. Vai mums ir jābūt izklaides objektiem? Domāju, ka nē. Par konkrēti, par kuru izklaides objektu? Teiksim, ka muzeja vai vēl kaut kādas lietas, domāju, ka tās visās vietās ir, un šis sports būs aizdomāt. Vai mazāk mums ir kur viņi pieņemušas. Kuru muzeju? Jums te ir ierosinājums vēl kādu muzeju? Jums ir 2 muzeji? Es jums saku, ka nevajag šīs lietas, kas ir... Nē, vai ir rosināts? Tā jau nav infrastruktūra. Protams, ir jāizvērtē, un visam ir jābūt sabalstām. Ja, teiksim, aizrauties ar tādām lietām, kas varbūt nav pašvaldību tiešajās funkcijās, varbūt nevajag. Nē, te ir runa par infrastruktūru, ka uzturēt esošo. Jā. Infrastruktūra gluži šīs izklaides vietas gluži nebūs. Tā. Kurš spēs nodrošināt toaletes dzelzceļa pieturā? Milskalnes dzelzceļa pieturā. Kurš spēs nodrošināt toaleti?
Redziet, aktuāls jautājums. Mēs pašlaik pēc 3 gadiem esam tikuši Latvijas dzelzceļa tik tālu, ka tieši vakar atnāks vēsot par smārtas stāciju. Mēs tā kā intensīvi esam gribējuši šo jautājumu šo stāciju pārņemt. Kāda ir atbilde? Pašlaik viņi mums piedāvā bez remonta tādā stāvoklī, kāda viņi ir. Mēs tagad tuvāk laikā par to lemsim, ko ar šo ēku darīt. Bet Pilskalnē es tur redzu vienīgu iespēju pašlaik, ka mēs varētu uzlikt pārvietojumu, kas ir šis kā rekord tolets. Problēma šeit ir, kā viņu apsargāt, lai neizdemolētu, jo uzlikt ir viens un otrs ir, kā viņi teiksim. Varbūt lētāk uzcelt gūtiņu ar bedri. Diemžēl tas ir dzelzceļa īpašums. Mēs attāli nevaram, mēs jau esam iedarbiem solījuši pie stācijas izbūvēt laukumu, kur vismaz mašīna atstāt. Visticamāk, mēs to darīsim dzelzceļa neskaņojot kaut kā vismaz mazu gabaliņu, lai tiešām mašīna atstāt. Bet tas būs viņu teritorijā, dzelzceļa teritorijā? Pašvaldības zem tur apkārt nav, tad tolet faktiski būtu jāprasa dzelzceļa. Jūs esat jautājuši viņiem to? Dzelzceļu valdu mēs esam vairākas reizes tikušies, viņu viedoklis mainās pie katrām sarunām un grūti komentēt, kā viņi pieņem savus lēmumus. Patiesībā man jūs vietā būtu bažas, kā jūs prasīsiet toletā, jums vēl tolet vajag, tad te vispār stacija nebūs. Mēs jau visi karojām, lai vispār apstājās. Es domāju, ka mēs ne mazāk karojām laikrakstus, kā jūs, braucot uz visām preses konferencēm un arī tiekoties ar visu veidu priekšniekiem. Tā kā 50% pienākās mums, lai gan es nestartēju jūsu vēlēšanās. Tā, 4. jautājums. Jūs esat valdības partija, LNNK, visu Latvijai Tēvzemē brīvībai. Likums pieņems parlaments. Pašvaldība darbojas atbilstoši likumiem. Ja parlamentā nebūs šīs partijas, kā jutīsies jūsu sirdsapziņa? Es gan nezinu, ko cilvēks par to domājas. Kā tas ir, ja parlamentā viņi nebūs? Ko te jūs darīsiet? Opozicionāri neko jūs ietekmēt nevarat? Atklāt, partija ir tālu, mēs esam šeit uz vietas. Kāda jums saikne ar šo partiju? Pārstāvu esam kā sadarbības partneri. Mēs partija jau pašlaik neesam neviens. Viņi piektuši, ka mēs varam startēt un šī viņu sarakstu. Neviens nav partijā, kurš sačukstās, jūs varbūt esat kāds partijā? Nē, neviens. Jo es uzskatu, ka īstenībā pašvaldībās partijas šīs lietas ir mazāk svarīgas, varbūt, ka lielajās pilsētās, dotiem mirklā viņi ir tikuši pie sarunu galda ar valdību, ka tas jā, bet, teiksim, arī pirmajā sastāvumā 9. gadā mēs bijām no 4 sarakstiem, tad visas tās lietas, kas ir iedzīvotājiem svarīgas, mēs esam skatījuši un neesam dalījuši. Un es domāju, ka tā arī turpmāk mēs darīsim, jo praktiski jau šeit pašvaldībās jau nav nekāda politika, ir jārisina tīri saimnieciskas lietas. Un to vien, ka kaut kāda partijas piederība, pašlaik tie laiki ir beigušies. Tad es jums stāstu, kā ar nodokļiem. Jums ir iespēja ietekmēt, ja jūs esat šīs partijas un arī valdošās partijas sastāvā. Labi, nākošais jautājums. Kad Lapešciemā pašvaldība sāks rūpēties par vienkāršo cilvēku lūgumiem, nevis tikai strādāt ar lielajiem Eiropas projektiem? Piemēram, kad tiks sakārstotas nobrauktos no šosejas uz privātajām mājām? Es saprotu, jūs pacēlāt ceļu, ja šīs te nobrauktas, tas pats, kas Tukumā šīs problēmas bija. Un attiecīgi nobrauktos ir droši vien ar palaicienu tramplīnu, tāpat kā mums te bija Tukumā. No šosejas, jā. Cim redzot, no tāls šosejas, tāds ir jautājums, es nenošu. Nē. Nē, pagaidiet, jūs pārstāvēt, jūs skaisti tagad atbumbojaties tā kā lielie politiķi, pionieru godvārds. Jums saka, kad jūs pievērsīsiet, jūs pārstāvat savu novadu iedzīvotājus, tā ir viņa problēma. Ka būvējot valsts ceļu, iebrauktos uz viņu mājām ir pārvērsts par tramplīniem. Acīm redzot, es tā iedomājos, ka varētu būt arī, ka ūdens notek no asfalta, kā asfaltu būvē, jūs esat ceļbūvnieks, ja? Jūs zinat, kā ūdens notek un tais pagalmos iekšā, un tā, kad viņiem varbūt ir mašīnas tās, kas ir ceļa malā, tā tad ir ūdenī. Mēs redzējām, kā tas notika Tukumā uz Lautekniku, to stacijas ielu kā būvēja. Pašvaldība iesaistījās
nolēma, runāja ar cilvēkiem un šās iebrauktos lēzeni arī uztaisīja, vai ar līdzfinansējumu, vai ne, vai ar pašvaldības atbalstu. Par to ir arī jautājums. Jautājums, ja būtu līdz šim kāds griezies pašvaldībām, mēs, protams, iesaistīšies. Lūk, redz cilvēks dzīves ar iesniegumu. Špērakungs. Tāda, bet šis ceļš tika izbūvēts jau 7 gadi atpakaļ. Nu, bet reku cilvēks jums 7 gadus jau bumbo. Tas ir kurā vietā? Lapmešķiem? Jūs esat vienīgā tāda, vai tur ir vairāk? Lūk, mēs iesim sabildēsim, jums paprasīsim, kāpēc tas 7 gadus jau nav sataisīts. Tas Tā, deputāti, jūs nedomājat par vienkāršiem iecietiem. Labi, ejam tālāk. Skaidrs, mēs jums kārtosim, mēs aizbrauksim noteikti tālruņa numuru vai pierakstīt, mēs aizbrauksim sabildēt tur. Un arī tos iesniegumus pameklēsim. Nē, mēs pameklēsim, kur tie jautājumi. Jūs teicāt, ka nav iesniegts, jūs būtu zinājuši, tad būtu rakstījuši. Vai Varžas kungu apmierina Galanders darbs? Visi ciemiedzīvotāji ir neapmierināti ar Galanders darba stilu. Reti atrodas savā darba vietā. Tātad tās ir tās sūdzības par to augstprātīgo izturēšanos. Un turklāt neesot savā darba vietā. Jūs atbildi, esat apmierināti ar viņas darbu? Es jau teicu, ka ir cilvēcisks faktors un ar visiem darbiniekiem nekad nevar būt apmierināti, bet tās lietas, ko Galanders kundze dara, viņa arī izdara. Tātad esat apmierināts, vienkāršais jautājums. Kurš iedzīvotājs ir apmierināts ar viņas darbu? Kādā ziņā? Nu, tā ir tāpat, kas iepriekš jau bija, ka jūs stāstījāt, ka tā augstprātīga attieksme pagājušajā tē. Piemēram, tad vienkārši cilvēku jautājumu nav kas uzklausa jums Lapmešķiemā. Jūs dzirdat, ja? Nu, piemēram, kas uz viņu neatiecās, te mēs zināsim atbildēt. Varbūt tiešām neatiecās. Šis pats gadījums ar valsts ceļu. Un kas vēl? Vēl vienu piemēru jūs varat minēt, ko jūs esat lūgusi? Vai? Piemēram, pie manām zemēm uztaisīja attīrīšanas iekārtas, nebrīdinot. Bet nē, nu viņas jau pie jūs tur jau vajadzēja saskaņot. Jums vai tā nesaskaņoja kā līdzība? Vai te jums nebija jāsaskaņo ar kaimiņu zemi? Plānojumā tā bija iezīmēt kā ražošanas teritorija. Mūsu bija iztaisīts ne tā plāns mainīts. Bet tās attīrīšanas iekārtas jau nekas laikiem. Netika apsagots visāds. Nu, teritorija plānojumu, kāda... Teritorija plānojumu jūs pēc tam par pluso pārmaiņiem. Vai, kā viņi var pluso var pārmaiņiem? Var, visu to var. Mēs redzam, ka var ceļām paskaties projektu, uztais pēc tam, pēc pusgada, reku pastāstīs jums, kā var. Cilvēks, kas būvē un zina, kā var visu pēc tam. Tā, es domāju, ka visu mūžu vilksies līdz šiem te jūrmalciemiem plānošanas lietas, to, ko ir sastrādājuši privatizācijas periodā, mēs droši vien visi jūs un nākošo mūžu ar cīnīsimies. Labi, nākošais jautājums. Ļoti labi, ka tiek attīstīts sports. Lieliska sporta kauli, tikai jautājums, kā tas sanāk, ka jūsu sasaukuma laikā praktiski ir panīkuši, iznīkuši pašdarbības kolektīvu Lapmešķiem tautsnamā. Praktiski ir iznīkuši kolektīvu Lapmešķiem tautsnamā. Nu, man tā pat tautsnām netik daudz, bet vienalga, es esmu saistīts tur kopā ar sportu un arī varu pateikt, kā ir arī, es domāju, ka tiem kolektīviem tas pats arī attiecās uz sportu. Ir cilvēki, kas izbrauc, jūs paši saprot, ko nozīmē ansamblis, kaut kāds dejošana vai komanda, sporta komanda. Ja no viņas aizbrauc 2-3 dalībnieki, tad bieži ir, kad izjūkēt. Jo, ja kādreiz tāpatās man sportā bija 2-3 komandas vienā sporta veidā, tad šobrīd ir viena. Tad jūs noklusēta atbildi ir tāda pēc noklusētā, ka faktiski nav cilvēki, kas gribētu tajos darboties. Tāda ir jūsu atbildi. Tieši tā, kad nesanāk vienkārši. Tas mums tad ir jāpajautā kolektīvā pēc tam. Nākošais jautājums. Bērnu dārza problēma. Vismaz Lapmešķiemā pastāv jau vismaz 2 sasaukums. Sākumā esot vadībā, jo jūs lielākā daļa esat, jūs tiešām tam pievērsīsieties. Kāda cilvēkam ir garantija, ka Lapmešķiemā būs šī bērndārza problēma atrisināt? Līgums par tehnisko projektu, un viņš tiek zīmēts, un tikko būs projekts gatavs, tā viņi arī uzmanības. Tā jūsu pieredze ir ļoti liela. Kad būs bērndārs? Vēlme bija uz 1. septembri,
bet pēc gada būs 100%. Tātad Bija pēc- diskusija par to, ātrāk var uzlikt šo te bērndārzu, ja viņu veido no šim te modeļu būvēm. Kurām arī apskatīties labīgi konkrēti, kā viņš izskatās, bet šīs izmaksas 1 kvadrātmetri ir tieši tāds pašs, kā uzbūvēt normālu ēku. Tik pieņemts lēmums par to, ka nebūs moduļu būve, būs normāla ēka. Cik vietām bērndārs? Viņš paredzēts vienai grupai plus 18 vietām. Tas ir 18 plus 18 vai vienas? Plus vēl zāle, jo esošajā bērndārzā bērniem nav, kur uzdevot. Tātad vēl 18 bērniem. Vai tas Latmežas ciemā problēma atrisinās? Tas ir pietiekuši, lai var. Jo tā mirklī, ka mēs apvienojamies, tad bērndārzā visu laiku ir 2 grupas tikai, un šī te mazā daļa šī te 2-gadnieki, tur visu laiku ir problēma. Tātad mēs varam solīt, ka nākošā 18. gada maijā bērndārs būs, tur jau darbosies. Vajadzētu tā būt. Maijā, pēc kāda ir maijas? Tas ziemas jāatbrauc būvniecību. Jā, viss notiksies. Nākošais jautājums. Vai domē paliks pašreizējā struktūra? Tagad katrā pagastā ir savs pārvaldes vadītājs, kurš kārsto pagasta lietas projektus.